Tiešām, par ko mēs runājam, par kādiem līdzekļu samazinājumiem, ja mēs paši nezinām, kas notiek mūsu namā. Pienāk kaut kāda informācija, kā tad Saeima tērē savu budžetu, jo vairāk man mati vienkārši ceļš stāvs. Ja? Man liekas, kā tā? Bet varbūt vienkārši ir tā, ka cilvēki ir gadiem jau pieraduši rīkoties ar valsts naudu, vienkārši iebāž tajā ķešā roku un tik vēl kārā un tik tērē, neskatoties ne uz ko. Un konkrēti par Saeimu es runāšu par 2 gadījumiem. Vai tiešām prioritārs jautājums šobrīd ir tas, ka no Saeimas budžeta būtu 300 000 gadā jāatvēl Saeimas pārstāvjiem Vašingtonā? Tiešām? Ko dara mūsu diplomātiskais dienests? Ko dara ārlietu ministrija? Vai tiešām tā ir šobrīd prioritāte, no kuras mēs nevaram atteikties? Kāds ir dzirdējis kaut kāds ziņojums, kaut kāds uzdevums? Nē, 300 000, vai ne? Tas taču tāds sniegs, pareizi. Un tikko sveiks, un šie ir prezidija lēmumi, kur citi starpā, ja es nekļūdos, ir pieņemti tad, kad Mierīnas kundze atrodas prombūtnē, un lēmums pieņem Zanta Kalniņa Lukaševica, atvainojiet, ka tā nav, bet tas, kā es šobrīd skatos arī uz šo konkrēto lēmumu, kas ir parakstīts, ka pieņemsim Velta Čebetaronuka, drīkst katru mēnesi nobraukāt ar Saeimas autobāzes automobili 3000 kilometrus. Katru mēnesi drīkst. Saeimas prezidijs to ir lēmis. Zants Kalniņas Lukaševicas vadībā. Nopietni. Un vēl reprezentācijas izdevumiem 16 000 gadā. Tiešām! Ja man vēl kādreiz būs jautājums, kas ir tā kundze, kas staigā šeit, tā kā vienmēr ar kroni galvā, tā kā būtu šī nama karaliene, tad tagad es zinu. Par kādiem reprezentācijas līdzekļiem viņi dzīvo un ar kādu auto viņi brauc. Man vairs nav jautājumu. Paldies.